ļoti spēcīgas galvas sāpes, tuvu agonijai. Galvas asinsvadu anērisms ir asinsvadu paplašinājums sieniņā, kuru izraisa gan paaugstināts spiediens, gan arī asinsvadu elasticitātes samazināšanās. Invazīvās radioloģijas metodes ļauj veikt ārstēšanu šiem paplašinājumiem caur asinsvadu, slēdzot maisu ar mikrospirālēm, tādējādi izslēdzot maisu no cirkulācijas. Parādījās ļoti spēcīgas galvas sāpes, tuvu agonijai teikt. Attiecībā uz galvas anērismām ir divi ceļi. Viens ir netīšām atklāta asinsvadu paplašināšanās, ko sauc par neplīsušu maisveida anērismu, un otrā pusē mums ir plīsusi anērisma. Tās ir divas dažādas ārstēšanas pieejas un, protams, arī dažādi iznākumi. Jo ātrāk un laicīgāk mēs konstatējam šādu anērismatisku paplašināšanos, jo ir iespēja izārstēt pacientu ar mazāk paliekošām sekām. Pēc pirmreizējās operācijas mēnešu laikā novēroja komplikācijas, kas bija plakstiņu noslīdēšanas sāpes, asa reakcija uz skaņu gaismu. Attiecīgi vērsos pie speciālistiem Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcā, kas veiksmīgi konstatēja, ka esošā embolizētā anēra ir augusi aptuveni 3 reizes un nepieciešama atkārtot procedūru. Tomēr manā gadījumā netika pilnībā noslēgta anēra, turpināja viņa nedaudz augt un bija nepieciešama papildus procedūra, kas ir plūsmu koriģējošā stenta ievietošana. Ja notiek asinsvadu anērismas plīsums, šajā gadījumā izpaužās ar galvas sāsiņojumu, kas var papildus izraisīt citus sarežģījumus, tādus kā asinsvadu spazms, jeb sašaurināšanās, kas rezultējās ar insultam līdzīgām izpausmēm. Šīs visas ierīces ir tas, kā izskatās operācijas laikā pacientā. Visas tās operācijas tiek veiktas caur vienu dūrienu cirkšņa artērijā, un sanāk, ka mēs esam cirksnī, un pārējais viss, kas tiek ievadīts ķermenī, ir šāda veida trubiņas, viena par otru mazāka. Šī trubiņa paliek aortā, jeb lielākajā asinsvadā. Šī trubiņa parasti tiek novietota kakla asinsvadā, un tālāk mazais katetrs, kuru ievieto maisveida anērismā, tas jau tālāk tiek novietots pašā galvas asinsvadā. Un tālāk, tad, kad mazais katetrs novietots ir pašā anērismā, caur šo mazo katetru tiek ievadītas mikrospirāles. Tādā veidā, skatoties ekrānā un kontrolējot, kā šīs mikrospirāles tiek ievadītas, pamazām mikrospirāli ievieto maisveida anērismā un slēdz plūsmu šajā anērismā. Visas operācijas tiek nodrošinātas rentgēna kontrolē tādā veidā, lai redzētu, ko tieši mēs darām. Ir zināma galvas anērisma un pastāv paaugstināti plīsuma riski, būtu vēlams to saulaicīgi ārstēt plānveida kārtā. Atvesošanās un rehabilitācija notiek mierīgā ceļā. Es teiktu, ka komplikācijas, kas iepriekš tika novērotas, viņas tūlītēji jau samazinājās. Kādos gadījumos mēs veicam galvas izmeklējumu? Lielākoties tas ir gadījumi, kad ir kroniskas, ilgstošas galvas sāpes. Gadījumos, ja pacientam ir kāds no tuviniekiem, kuram ir bijusi galvas anērisma un bijis galvā sāsiņojums, arī tādos gadījumos būtu vēlams veikt izmeklējumu saulaicīgi, lai konstatētu, vai šim cilvēkam nav galvas asinsvadu anērisma. Es lūkšu un aicināšu arī pārējiem, kuriem ir kaut nelielas aizdomas vai pazīmes vai sāpes galvas vai cita ķermeņa apvidū. Aicināšu vērsties tomēr pie ārstiem, pie speciālistiem un pārbaudas, lai tiešām pārliecinātos, ka ar jums viss ir kārtībā.